Tik grūti kā nekad. Telefons viens, telefons otrs, televīzija viena, televīzija otra. Šodien mēs filmējam Latvijas gada auto 2026 oficiālo foto un video sesiju. Konkurss Gada auto sākās ar braucienu uz Kunguriju, uz Stūraidi, kur mēs izbraucām mazos grantētos celiņus, paskatījāmies pirmos pretendentus. Tad jau vasaras izskaņā bija tāds grandiozāks testa brauciens uz Mālpils mūžu, kuru mēs pat aizķērāmies nedaudz ilgāk, kā bija plānots, un tur notika pirmo reizi Latvijas Gada auto vēsturē vesela nevis modeļu prezentācija, bet dīleru prezentācija. Pirmo reizi mēs paziņojām par MG ienākšanu Latvijas tirgu un jaunu dīleri. Mums ir 33 jaunākie auto šeit uz AB Dambja. Jā, mēs atgriežamies pēc 10 gadu pauzes, kad tieši šajā pašā vietā bija attiecīgi tā gada pretendenti Latvijas Gada auto 2016. Kas tad ir izmainījies? Mēs redzam, ka ir būtiski ienākusi Ķīnas autobūve. Mums ir MG, Voja, Lynk & Co. Un jaunākais Ķīnas dīleris Xpeng, vai kā viņi saka, Xpeng. Vai tas ir labi vai slikti, vērtējiet katrs pats. Mēs vērtēsim šos te jaunākos automodeļus, kas ir Latvijā. 14 žūrijas biedri, žūrijas eksperti, autožurnālisti, lielāko autoparku pārvaldītāji un dos savu vērtējumu. Pati galvenā pievienotā vērtība ir tāda, ka šie te jaunie modeļi ir ļoti īsu brīdi Latvijā. Taču konkursa žūrija ar tiem jau ir iespējams izbraukusi ārzemēs testa braucienos, izbraukusi jau pati, lai filmētu kaut vai šādu pašu video sižetu. Un ar savu pieredzi attiecīgā autoražotāju automobīļos, attiecīgā autoražotāju motoros dod savu vērtējumu, kā tad izskatās jaunais modelis. Jo tagad, kad vidējais pirkums jaunam auto ir no 30 000 līdz pat 50 000, tas ir ļoti svarīgi, un mēs ļoti gribam, lai jūs nekļūdaties savā pirkumā, jo nav īsti tāda labākā un sliktākā auto. Ir jāsaprot, ka auto ir domāts kaut kādai konkrētai funkcijai, kaut kādai konkrētai mērķa auditorijai. Un mēs to pasakam, kam šis auto ir labāks un kam šis auto varbūt nedara. Rīt parīt aizparīt mums notiks lielais testa brauciens, kad žūrija, auto eksperti, auto žurnālisti, lielākie Latvijas autoparku transporta daļu vadītāji izbrauks ar visiem šiem jaunumiem un rakstīs caur savu pieredzi, caur prezentācijām, kas ir bijušas un individuāliem testa braucieniem atsaucas par šiem te jaunajiem auto. Nu, piemēram, šis pats Audi A6 e-trons. Tas vēl nav īsti iztestēts un nav pieejams viedoklis internetā. Taču mums tas būs jau tuvākajās dienās, kad tiks nobraukti vismaz 500 km. Ir pagājis vēl viens gads un ir jauna automašīna plejāda, ko testēt, vērtēt, izskatīt, komentēt, apspriest. Katrs gads nāk ar kaut ko jaunu, un šis gads droši vien ieies tajā zīmē, kad ir parādījušies Ķīnā ražot automobīļi, kas agrāk bija tā kā eksotika, šobrīd viņu klātbūtne ir arvien jūtamāka, kas personīgi man uzrunā, tas ir mazās klases elektromašīnas. Tas ir, teiksim, kur es redzu arī kādā uzņēmuma parkā kā nākotni. Protams, Latvijas iecienītākie SUV dažādos izmēros arī ir pār pāriem, kas pietrūkst. Arvien mazāk tomēr ir komercauto segments, bet ir šogad vismaz viens Volkswagen busiņš, ko patestēt un paskatīties un pavērtēt. Personīgi man tā Ķīnas invāzija tomēr ir viena no lielākām intrigām, jo būs patiešām interesanti salīdzināt, kāds tas līmenis ir salīdzinot no Eiropas mašīnām. Tāds pats, augstāks, zemāks. Galu galā, vai arī visi ķīnieši tiešām ir vienādi, jo brīžā tā sajūta ir dizainiskā lietās, ka viņi pēc kaut kāda viena šablona viņus tur naglo arī iekšā, iekāpjot arī tas pats maziņš ekrāniņš, liels ekrāns, pogu praktiski vispār nav. Tāda viņa pieeja dzīvē ir, var patikt, var nepatikt, bet jāpamēģina. Laikam, tas nemaz nav tik slikti. Kaut kāda man zināt piesardzība par to visu. Es nekad neesmu tā precīzi skatījis ar zīmolu un pilspālu rokā, cik tieši mums te ir elektromobīļi, bet tā ir pavērši skatoties, es domāju, ka kaut kur to pusē jau varētu būt. Priekšstrādāji pilnīgi noteikti. Un ja tā pavisam godīgi, tad
man pat liekas, ka viens otrs elektroauto man šķiet interesantāks nekā tie ierastie iekšzemes dzinēji. Kaut kā vispār es neesmu tāds baigais elektroauto fans, jā, bet nesakiet ne 5, varbūt, ka esam nonākuši pie tā brīža, ka kāda auto mums būs elektriskais, kas tos ir. Es domāju, ka pirmajā trīniekā kāds elektriskais pilnīgi noteikti, to mēs būtu gatavs darīt uz kultūru. Elektroauto ir viennozīmīga realitāte, mēs viņu redzam, viņa ir arvien vairāk pārstāvēta. Un ļoti daudz, kas būs, protams, atkarīgs arī no teiksim, tās piedāvājuma klāsta un cenām, kā es jau esmu atzīmējis, teiksim, šī ķīniešu ražotāju pārstāvētās mašīnas, kuras nāk diezgan ekspansīvi iekšā, daudz un dažādi ražotāji, bet viņi ir izvēlējušies to sākuma posmu ar vidējo klasi un tuvāk premium segmentam. Līdz ar to tur vēl ir droši vien daudz jautājumu, bet tajā laikā mēs redzam, ka Eiropa un Koreja nāk iekšā ar mazām, kompaktām un arī attiecīgi daudz pieejamākām mašīnām. Es domāju, ka elektromašīnu skaits noteikti turpinās augt, bet es domāju, ka viņi ir ienākuši tirgu uz palikšanu. Vai viņi izspiedīs pilnībā fosilās automašīnas, tas šobrīd laikam ir liels jautājums. Nešaubīgi, ka šis gads iezīmēs ar ļoti lielu ķīniešu automašīnu un modeļu īpatsvaru ne tikai mūsu konkursā, bet arī tirgu vispār. Pat daži žūrijas biedri saka, ka tas ir tāds uzbrukums un invāzija. Es teiktu, ka nevajag pārspīlēt. Tāpat kā jebkuram citam zīmolam, arī ķīniešu spēlētājiem būs jāatrod savu vietu tirgu, jāpierāda tā, un pats galvenais tā arī jānotur. Un tas nebūs viegls uzdevums, un ar kaut kādu diskotēku un kaķiņu audieniem, tur nebūs galīgi līdzēts. Šiem modeļiem būs jāpierāda viņu ilgtspēja, noturīga interese un pats galvenais arī pēcpārdošanas segums. Šajā gadā mēs pilnīgi noteikti esam mazliet atkāpušies no iepriekšējo gadu tādas elektriskās eiforijas, ka tūlīt viss sev iet bezizmešu automobīļu virzienā un būtībā tad benzīna automašīnas un sevišķi dīzeļi vilksies kaut kur astē. Tā tas nav. Šī tendence ir mainījusies visā Eiropā, tā ir mainījusies arī Latvijā un tā ir mainījusies arī mūsu konkursā. Pat dīzeļi ir atpakaļ, nemaz nerunājot par benzīna automašīnām visdažādākajās kombinācijās. Tā kā es domāju, ka šī dažādība, tās ir tas, kas iezīmē šī gada konkursu, un es domāju, ka tas stipri iezīmēs arī finālistu izvēli. Tas ir smags darbs. Tā kā bitīt no ziediņa uz ziediņu visu laiku, 3 dienas pēc kārtas. Bet nevar jau sūdzēties, ir jau interesanti, ir forši izbraukt ar jauniem vāģiem, salīdzināt viņus un saprast, kas vispār tirgu notiek. Tā kā iespaidi tādi, ka ir arī kaut kādas krāšņas mašīnas, nav tā, ka viss būtu garlaicīgi. Kaut ko mēs varam. Iespaidi, protams, par Ķīnu katru gadu mainās. Ne uz to sliktāko pusi, es pat teiktu, daži pretendenti pat tiešām ļoti cienījami. Jā, lai cik tas dīvaini varbūt neliktos. Tā kā, jā. Ir ok. Es teiktu, ka pirmkārtām var just, ka procentuāli elektroauto daudzums sāk palielināties, tā kā ieplūst iekšā. Un es teiktu, ka šis ir tas gads, kur es neizslēdzu iespēju, ka elektroauto būs kaut kādā topā. Ja līdz šim tas tā kā kaut kā nelikās vēl reāli, tad tagad tas jau izskatās ļoti reāli. Tas ir viens tāds ko es tagad pamanīju. Vēl ir kaut kādi mazie pilsētas auto, īstenībā ir labi. Protams, ka lielākā daļa ir SUV, kas tie crossoveri saucamie, bet tā pasaule šobrīd. Pirmkārtām, šī gada auto konkurss ir raksturīgs ar to, ka ķīnieši ar tādu ļoti lielu jaudu, ne tikai skaitliski pēc zīmoliem, bet arī pēc modeļiem, un kas ir svarīgi, ka viņi ir ne tikai tajā dārgajā galā, kur pieņemsim Xpeng vai arī Voja, bet arī MG, kas ir jau tāds vairāk uz darba automobīļiem, kur arī gan elektriski, gan hibrīdi, respektīvi ļoti plaša tā izvēle arī klientiem. Un turklāt ne tikai fiziskām personām, bet arī, es teiktu, kā flīta mašīna. Šajās 3 lielajās testa dienās, kurās mēs izbraucām ar 33 automašīnām, un šobrīd Ķīnas pārstāvniecība mūsu autoparkā ir lielāka kā jebkad, bet arī viena ļoti būtiska atziņa, ko mēs savā starpā nospriedām, ka Ķīnas automašīnas šajā autoparkā nav sliktākās. Un tas parāda, ka Eiropas autoražotājiem priekšā ir grūti laiki. Jau šobrīd pēc Eiropas ražotāju finanšu datiem mēs redzam, ka tie ir grūtībās.
Bet ķīniešiem pagaidām ir diezgan liela ievadmuita. Līdz ar to nav tā, ka ķīnietis ir 2 reizes lētāks nekā tāda paša izmēra eiropietis. Bet ķīnieši jau uzpērk Eiropā rūpnīcas, un Eiropas ražotāji gatavi tās pārdot, jo nespēja paši tās noslogot. Un tas ir arī ļoti labs pārdomu laiks arī Eiropas Savienībai, ko tā gribat 2035. gadu, pilnu elektrifikāciju. Eiropas ražotāji saka, ka nevar paspēt. Ķīnā atkal tika lobēts, ka taisam tikai elektriskās, un šeit ir tādas globālās politikas tādas sadursmes, ka Ķīna izrādījusies savā stratēģijā pareiza. Un, ja Eiropa vēl sāks pati raustīt kaut kādus termiņus, ko darīt ar elektromobīļiem, vēl lielāks ievadmuitas likt, var teikt, mums ir priekšā diezgan interesanti laiki. Bet arī es nebrīnītos, ka ir dažas automarkas Eiropā, kuras vairs neeksistēs savā līdzinējā formā, ka visdrīzāk tās pārpirks ķīnieši. Jo mēs jau tagad redzam, ka Opels vairs nav īstais tas vācu Opels, tas ir Peugeot, kurš ir pārtaisīts par Opeli. Ja? Un tas neizslēdz iespēju, ka būs kaut kādas markas, kuras būs vienkārši pārtaisīti kaut kādi ķīniešu automobīļi, bet ar mums pazīstamu eiropiešu marku. Vai tas ir slikti vai neslikti, bet tas tā vienkārši ir. Tā politika ir izvērtusies mūsu reģionā. Šobrīd mēs esam nevelti nostājušies pie Audi, kas ir tāds izteikts prēmijums Eiropā. Un tad mēs varam arī parunāt, ka ķīnieši ir ne tikai lētās mašīnas, bet arī ļoti pārliecinošs prēmijums. Piemēram, mūsu konkursā ir Xpeng P9 SUVs prēmijuma apvidnieks, kas maksā tajā aplikojumā, kurā tas ir 80,000 eiro. Par to naudu var nopirkt jau X5, BMW X5 džipu jau var sākt skatīties, bet te ir tev ķīnietis, kurš ir pilnīgi pilns, visi ir 3 ekrāni. Komfortādas, tur sēdekļi pa papildu samaksas 4,000 eiro. Un kas tik vēl nē? Tur iekšā ir viss. Un arī tā mašīna brauc ļoti labi. Tas 100% elektrisks auto, vairāk kā 400 zirga spēki. Un ir kluss salons. Tas neož pēc kaut kādas Ķīnas AliExpress paciņas, kā daži lētākie Ķīnas mašīnas saloni. Tas parāda, ka par tādu jau vidējas mašīnas cenu, piesim kaut kādā segmentā pa 50,000, jau varēs nopirkt tādu ķīniešu automašīnu, ka tev būs jautājums, bet ko es iegūstu, es piesim nopērku Audi Q5. Jā, tas ir Audi, bet kad tu to Q5 salonu izložņā, nav kaut kā tā, ka tas būtu pa kārtu pārāks nekā kaut kāds premium ķīnietis. Tas, protams, nenozīmē, ka visiem ir jāskrien un jāpērk ķīniešu mašīnas tagad, jo vēl neviens nezina, kā tās dzīvos mūsu ziemā, pa cik procentu vērtību tā saglabās pēc 5 gadiem un tā tālāk. Mums ir ļoti mainījies priekšstats par to, kas tad var būt un kas pat īstenībā ir premium automobīls, jo agrāk to determinēja piederība konkrētam zīmolam, bija skaidrs, ka tas ir premium un cauri un pārējie, lai kā censtos, tajā klubā iekšā tikt nevar, un mums ir vismaz 2 vai 3 automobīļi, kuri nepārstāvot tradicionālos premium zīmolus, faktiski ir līdzvērtīgi un kaut kur pat labāki par tiem zināmajiem spēlētājiem. Tas arī ir jaunums. Tagad mēs atrodamies pie Toyota Land Cruisera. Šis ir ļoti pieprasīts automobīls tirgu. Līdz Latvijas tirgum tas nāca, gandrīz 2 gadus, jo Toyota izdarīja pareizi. Viņi saglabāja savu klasisko formulu, bet uztaisīja tādu retro stilu dizainu. Labi, šitam vēl ir kantānējās lampas, bet pirmās sērijas modeļiem bija apaļās, tā ka viņiem 17. sērijas Land Cruiseriem un viss piegādes rindas bija uz gadu 2 ciet. Bet kāpēc visi grib to Land Cruiser? Tas joprojām ir tradicionālais Land Cruisers, jo mūsu laikos jau ir grūti uzražot kaut ko, kas būtu tur ar dīzeli, būvēt uz rāmja, kāds ir šis auto. Līdz ar to tas ir ienācis 2025. gadā joprojām ar rāmju konstrukciju, kas patiesībā no ekoloģijas viedokļa, lai dabūtu visos CO2, nav nemaz tik laba. Nevēlti visi Land Roveri un G-klasi ir uz nesošo virsbūvu pārgājuši. Tam joprojām ir dīzeļmotors, un tā ir vienīgais motors, ko šeit var dabūt. Tā nav nekādus hibrīdus vai elektriskos. Te tikai var dabūt dīzeli, tāpatās, kā tas ir bijis iepriekš. Un rezultāts ir tāds, ka tas ir joprojām bezkompromisu tāds sērija veida apvidnieks, ar ko braukt offroadā. Tam ir visi tur pazeminātie pārnesuma režīmi, tur vairāk nekā citiem, kuri tur lielās, ka viņiem ir baigās offroad funkcijas.
Un atšķirībā no iepriekšējā Land Cruiser, kad ar šo brauc vienmērīgā ātrumā, uztur ātrumu. Tas ir diezgan kluss un komfortabls. To dīzeļu rūkoņi parādās tikai tad, kad tu sāc palielināt ātrumu. Bet uzliet kruīza kontrolē, un tā ir ļoti klusa mašīna. Tad, jā, šo savu dīzeļu raksturu tas parāda tikai, jā, kad tu pātrinies. Prieks arī par to, ka mūsu klasiskie zīmoli, kā Volkswagen, Škoda, Audi, arī viņiem ir ko teikt, bet tas ķīniešu uzbrukums ir diezgan tāds pamanāms. Tādiem pārsteigumiem man personīgi iepriekš nebiju iepazinies ir Voja Courage, 100% elektrisks automobīlis crossoverā. Labu sniedzamību, patiesībā ļoti labu braukšanas prasmi, tāda ļoti energoietilpīga piekara. Protams, kā jau visiem ķīniešiem, kas iet tā kā Teslas pēdās, tur tās izklaides iespējas tajā mašīnā ļoti daudz. Tā kā tas ir tāds atklājums. Un, protams, arī tās klasiskās vērtības, kas mums ir kā crossover, tas pats Volkswagen Tayron. Ja mēs arī paskatāmies uz to cenu, kāda viņa bija, un arī šobrīd nav nemaz tik kodīgi augsta. Un tāpat tās no Volkswagen grupas jaunais Cupra Terramar. Pareizs izmērs, crossovers, piemērots visiem gada laikiem, respektīvi ļoti labs tāds Latvijas gada auto pretendents. Ar katru gadu lielākas grūtības gan žūrijas biedriem, gan pēcāk arī pircējiem sagādā tas, ka ir arvien vairāk vienādu automašīnu no dažādiem zīmoliem, bet no viena koncerna, un beigās tie automobīļi tiešām tik līdzīgi, ka tu sāc nesaprast, vai vienam vai otram modelim vispār ir vieta un jēga te būt. Bet es domāju, ka tas risinājums nākotnē būs tāds, ka tehnika un izmēri un viss pārējais vairs nebūs tik svarīgs, jo tas būs visiem vienāds. Un tātad nāksies piestrādāt pie paļāvības un uzticamības konkrētajam zīmolam. Un tur jau droši vien, ka ir pilnīgi citas svirs nekā, piemēram, tikai plika cena un degvielas patēriņš. Katru gadu mēs runājam, ka mums gada auto pretendentiem jau ir tik daudz apvidnieki, un jau ir puse no visiem pretendentiem ir apvidnieki. Šogad ir pilnīgi noteikti vairāk nekā puse no apvidniekiem. Bet atšķirībā no citiem gadiem mums ir tik daudz mazauto, kā es neatceros, kad pēdējo reizi būtu bijis. Spilgtākais no tiem ir arī spilgtajā krāsā Renault 5. Tad ir tā tehniski tāds pats, tikai mazliet lielāks Renault 4. Neskatoties to, ka cipars mazāks, tas ir patiesībā lielāks. Tāda mums ir vēl Hyundai Insters, kur nevar vienoties, vai tas izskatās labi vai slikti. Un tā vēl mums ir no MG, kas ir leģendārā britu marka, kas tāda pieder ķīniešiem, arī ir mazais hatchbacks ar kaut kādu 200 zirgspēku jaudu. Un mūsdienu mazajiem hatchbackiem tādu jaudu vairs nevar dabūt pat no vāciešiem. Par to mūsu jaunatklāto rallija mašīnu? MG3, jā. MG3, jā. Tas ir tā, teiksim, brauc viņš normāli. Uz Grants ceļa viņš jūtās pat ļoti labi, es teiktu. Par dizainu nerunāsim, es neesmu cienīgs runāt par dizainu, tā ir gaumas lieta. Man šķiet, jo tāds novecojis drusiņi ir kaut kāds problēmas, varbūt atrast to ērto sēdpozīciju, bet atkal tas varbūt tikai komplektācijas jautājums. Un citādāk par to naudu sēdies un brauc. Bet jā, mazauto šobrīd kļūst elektriski, un arī šeit tā elektriskā filozofija ir vislabāk arī izpaužās. Jā, tas ir mazs, samērā viegls, ekonomisks, un tur tā elektrobūtība ļoti labi izpaužās, jo mazam elektromobīlim arī maz to akumulātoru nevajag tik lielu. Un tas spēja nobraukt godīgus 300 km. Ar tādu Renault 5, kuram ir 50 kWh baterija, godīgus 300 km var nobraukt. Un jā, šogad arī mums ir jaunais Subaru Forester. Kaut kādu laiku pie mums Subaru konkursā nav bijis, jo arī Subaru nav tā, ka tie modeļi nāktu katru gadu jauni ārā. Un Subaru mums pavasara un vasaras braucienā nebija. Viņi pieteicās uzreiz lielo testa braucienu. Līdz ar to visiem pārstāvjiem mums bija pirmā reize iespēja izbraukt jauno Subaru Forester, bet ja nepateiktu, ka tas ir jaunais Subaru Forester, tad to nemazām tu pats neuzminētu, jo salonā tu iekāpjot uzreiz jūties tā kā jau iepriekšējos Subaru un uz visu pārējo modeļu fona, varētu teikt, kā mēs teicām, tradīcijas nemainās. Līdz ar to Subaru arī tev salonā neliek manīt, ka tas ir 2025. Gada auto, tas tikpat labi varētu būt 2020. Piemēram. Bet, protams, Subaru ir leģendārs ar savu pilnpiedziņu, asimetriskā, pastāvīgā. Un, ja, teiksim, braucot pa asfaltu, tu jūti, ka tā nav Subaru stihija, tad iebraucot mežā, smiltiņās,
Tā tu atceries, jā, tas ir īsts Subaru, tam nav vispār nekādu problēmu ne pa grantīm, smiltīm un neskatoties to, ka šī ir diezgan pieticīga versija, kaut kāda 140 zirgi tikai. Tā kā tas ir spējīgs auto joprojām mežu taku ziļas. Noslēdzies Latvijas gada auto 2026 lielais testa brauciens. 4 dienas žūrija brauc ar pretendentiem. Pirmajā dienā jūs redzējāt, un varat apstīties arī tagad skaistos kadrus no A, B dambja, kur visas mašīnas smuki rindiņā noliktas, un šīs bildes mums tiks izsūtītas pa visu Baltiju un Eiropu. 3 dienu garumā ar bāzes vietu Porto Resort Lilastē, kur mums ir gan konferenču telpas, gan mēs šeit pusdienojām, bet pats galvenais mēs veicām vairāk kā 462 testa braucienus. 33 mašīnas, 14 žūrijas pārstāvji. Brauc ar katru mašīnu, veic pierakstu, veic arī atkārtotus braucienus. Viss tā, lai pēc iespējas objektīvāk veic šo te vērtēšanu, un tad jūs varat redzēt un lasīt individuālās atsauksmes gadaauto.lv fórumā. Paldies! Tu skatījies Latvijas gada auto 2026 jaunāko pretendentu vērtēšanas testa video. 18. decembrī 7:00 vakarā skaties TV un interneta tiešraidē svinīgo apbalvošanas ceremoniju konkursam Latvijas gada auto 2026 no Ulbrokas Pērles.